Džeina Gurudeva, Bhagavad Gīta, 1. nodaļa, Arjunas žēlabas, kopsavilkums un atslēgas panti. Tātad 14. pants skan šādi. Tad šī Krišņa un Arjuna stāvot savos dižajos kaujas ratos, kurus velk balti zirgi, pūta savās dievišķajās gliemežnīcās, un tad karš starp pandaviem un kauraviem varēja sākties. 12. pants. Pēc tam, kad bija redzējis Dhritarashtra dēlu izvērsto formāciju Arjuna, kura karogu rotāja Hanumāns, pacēla savu loku un bija gatavs kāram. 21. un 22. pants. Ak, valdniek! Viņš teica šos vārdus Krišņam. Ak, Krišņa, novieto manus kaujas ratus starp abām armijām. Es vēlos palūkoties uz tiem, kas šeit ir klāt, un zināt, ar ko man jācīnās šajā dižajā kaujā. Un tad 26. 29. pants. Redzot, ka mana ģimene un draugi ir gatavi cīnīties un nogalināt citu, mani locekļi ir kļuvuši vāji un mute kļūst sausa, mans ķermenis trīc un mati stāvus ceļas. Mans loks gan dīva slīd ārā no manām rokām, un mana āda deg. Es nespēju valdīt pār sevi, esmu apjucis, un mans prāts mulst. 36. pants. Ja mēs nogalināsim Dhritarashtra dēlus, kādu prieku mums tas dos, ak, Krišņa? Grēks vien mūs aptraipīs, ja nogalināsim šos agresorus. 46. pants. Pat ja pilnībā apbruņotie Dhritarashtra dēli nogalinātu mani cīņā, man nepretojoties un esot neapbruņotam, man tas būtu labāk. Un 1. nodaļas noslēguma pants, 47. skan šādi. Izrunājot šos vārdus kaujas laukā, Arjuna nometa savu loku un bultas un apsēdās savos kaujas ratos. Viņa sirdi pārņēma skumjas. Un tagad Paramahamsas Višvanandas komentārs pie 1. nodaļas noslēguma. Tu esi nācis pasaulē kāda iemesla dēļ, un šis iemesls ir tas, kādēļ tev ir jāapzinās sava patība, jāatmodina dievišķais sevī un jāsniedz tas arī citiem, nevis vienkārši tāpēc, lai teiktu, jauki, mana dzīve ir izdevusies. Arjuna ir emocija pārņemts, un tas attur viņu no cīņas. Tādējādi viņš kļūst mazdūšīgs un pārāk vājš, lai cīnītos. Ja esi vājš, tu nevienam nevari palīdzēt. Tev jābūt stipram. Šeit Krišņa atgādina Arjunam, ka viņš nevirzīsies uz priekšu, ja būs vājš. Tomēr Krišņa ļauj šai sajūtai pamosties Arjunā, jo tikai tā viņš viņu attīra. Viņš Arjunam rāda, paskaties uz to ar izpratni. Tas nav ārpusē, tas ir tevī. Šie cilvēki, kurus tu redzi ārpus sevis, kāpēc tu jūti šo saikni ar viņiem? Tāpēc, ka tie atrodas tavā sirdī. Negatīvās īpašības, kuras tu saskati citos, nav ārpusē, tās ir tevī. Ja vēlies tās pārspēt, tev tās jādabū ārā no sevis. Ne tikai virspusēji, prātā sakot, ak jā, esmu jau mainījies, tas ir paveikts. Labi, tagad Dievs mani mīl, un es mīlu Dievu. Nē, tas tā nenotiek. Ja mīlestībai pret Dievu ir jānāk no iekšienes. Savā apjukumā Arjuna cenšas atrast dažādus attaisnojumus, lai nekarotu. Viņš redz, ka Krišņa tikai skatās uz viņu, nevis uztraucas par šīm lietām. Arjuna meklē visdažādākos vārdus,
lai izpatiktu Krišņam un lai liktu Krišņam piekrist viņa sacītajam, un lai Krišņa teiktu, ak, tu nabadzīņš. Bet Krišņa tikai klausās un gaida, kad Arģuna beigs raudāt. Dzīvē tavs guru vienmēr ir ar tevi, neatkarīgi no tā, vai atrodies kreisajā vai labajā pusē, bet tev jāiemācās klausīties. Šeit Krišņa stāv kopā ar Arģunu kaujas laukā, dzīves cīņā meistars ir kopā ar tevi, palīdzot tev atrast ceļu ārā no apjukuma. Iekšējais apjukums, kuru pārdzīvo Arģuna, ir mūsos visos. Tu nevari izmainīt ārējo pasauli. Tas, ko tu vari mainīt, esi vienīgi tu pats. Bet ir jābūt gatavībai mainīties. Kamēr šī vēlme nav radusies, pat Bhagavan Gītas lasīšana vai klausīšanās neko tevī nemainīs. Bet ja izjūti kaut nelielu daļiņu šīs vēlmes, tad izmaiņas notiks. Un Arģuna ir novests līdz briesmīgam stāvoklim. Ikdienā var redzēt daudzus cilvēkus, kuri piedzīvo šādus brīžus. Garīgā ceļa sākumā nav viegli izdarāms. Tev ir jācīnās ar prātu. Tev jākļūst stipram. Neskaties tikai uz apstākļiem, bieži vien dzīvē rodas situācijas, kuras mēs nevēlamies redzēt. Un šeit Krišņa saka, paskaties uz to, stājies tai pretī un pārvari to. Ja dzīves kaujas laukā tu radi ilūziju, ka liktu sev justies laimīgam, tad ieraugot šķērsli sev priekšā, tu mēģini atrast veidu, kā no tā izbēgt. Tā ir gļēvulība, meklēt sānceļus, lai kārtējo reizi šo šķērsli apietu. Tad tu nekad nekļūsi brīvs, jo agrāk vai vēlāk atkal nāksies saskarties ar to pašu situāciju. Bet, kad būs to izdzīvojis, tā nekad pie tevis vairs neatgriezīsies. Čai, kur tev?